Sveiki, karoči. Šodien es parasti gribēju parunāt par galīgi kaut kādu citu tēmu. Es biju domājis, kādu laiku šam man vēl aizgāja prāts. Es vienkārši gulēju gultēs, gribējos scrollēju, ne? Un man ienāca prātā, tagad tu zini, piemēram, kad tagad tu saties kādu cilvēku, vienalga kādu, un tu vienkārši liekas, ka tu esi redzējis to cilvēku, ne? Bet kas, ja būtu tagad paralēli, vienkārši galīgi universu ar savām šiem, ka tu jau viņu esi saticis vai savā pagājušajā dzīvē, you know? Tas, kāpēc viņi izstāst tik redzēti. Tagad, piemēram, ir tīpaši tagad padomā pa sapņiem. Padomā pa sapņiem, tagad, what? Oh, shit, es no mapu negribēju. Tagad, what if, you know, tagad sapņi, viņi vienkārši tev smadzenes to izdomā, vai ne? Bet tagad var būt īstenībā smadzenes vienkārši tagad tu citā tagad, to es arī redzēju, tagad jaunu smadzenes vienkārši tu citā šitā ten un universa, multiver, vienalga kā tu viņus grib nosaukt. Citā galaktikā pilnīgi. Vai nu arī tagad iedomājies, mums būtu tagad ciplanētiešu versijas no mums, tagad līdzīgas versijas no citām planētām galaktikā, kas ir reāli līdzīgi mums. Tagad pieņemsim, ja pat pieņemam, kad tu saties kaut nereāli, go badī, bro, bad, bro, take one, take fucking, you know what I'm talking about, un tagad fucking, bet viņi tev īstās redzētu, pa ne? Domāju, varbūt tikai švagi kaut kādā Pornhubā vai ne? Tagad jau kaut ko līdzīgi, you know? Bet īstenībā, ja es tā domāju, jo tagad tavā pagājušajā dzīvē, tagad citā universa, tā ir tava māsa, vai tava mama, vai tava meita, you know? Un tagad iedomājies par to, iedomājies vienkārši šitā tu vienkārši aprecies, uztais bērnus, vienkārši visu to procesu ar savu citu zemes meitu. Zini? You know, tagad varam talking about, is like, es tam neticu, neko, es vienkārši, manuprāt, mans puses tas man liekas interesanti, jo es pats, es ticu Dievam, jā. Tāpēc es neticu tam, ko viņš tagad stāstu, bet, no viens puses iedomājies selvietrības, vai ne? Tas ir galīgi, ka jūs esat redzējuši to selvietrības fucking stories un TikTokos un shit. Ka viņi tur stāst, kas viņam ir bijis tur, bla. Blēsāmies, kas jādara šajā fucking spēlē. Ka viņi tur stāst, kas tur ir bijis un shit. Ka viņi tur dzīvojuši savu dzīvi kaut kur citur. Citur planētu. Varbūt vienkārši tu selvietrības tev fucking portāls uz citu zemi, citu galaktiku, you know. Bet es arī esmu dzirdējis fucking stāst, ka tu esi siena, tāpēc, tas no otras puses nav baigi loģiski, bet... Un tagad iedomājies, tas varētu būt jebkā, apsties, iedomājies savu draugu, ko tu pēdējo reizi runāji. Un iedomājies citur, kaut kur citur, viņš ir tavs tētis. Viņš vienkārši riķpeit. Nē, tagad iedomājies, ne? Un, piemēram, apsties Starcraft, ne? Ja, tagad iedomājies, tas, protams, programmēts ir, vai ne? Kas šitas nohuj? Tas, protams, programmēts ir, vai ne? Bet iedomājies, ja būtu tāda lieta, kad tu tagad kontrolē kaut ko no citas pasaules, no, un ja tu uzvart, viņiem labāk dzīvi ir. Bet tu nezini, kas notiek pēc, protams. Tu nereāli neko nevar paredzēt. Bet iedomājies, tu šito mirkli kontrolē. Un bet to vispār vienkārši arī no mans skatu punktu, tev dzīvē jācenšās izdarīt visu kaut ko. Tu nevar fokusēties uz vienu lietu, you know, tev ir tikai viena dzīve. Nu, pēc maniem ticējumiem tev ir tikai viena dzīve. Tas nozīmē, ka tu nedrīkst viņu vienkārši nogulēt. Laukies to kā tagad ar, tagad Starcraft spēlē, bet tagad, you know what I'm saying? Ka iedomājies
citā paravērs, tu esi fucking multimiljonārs pornstārs, ne? Un šitajā pasaulē tu esi kāds drunk fucking būvētais. I mean, I'm not saying that's like a bad life. Atšķirībā kā tev draugi, ja mēs strādā, kā celtnieks, fucking labākiem draugiem, nahuj vienkārši nevēl chill. I'm not saying that's a bad life, nu. Like, ja mēs citā dzīvē, tu esi vienkārši fucking multimiljonārs, ne? Tāpēc tikai vienalga. Ir reāli vienalga, ir kaut kas, ko tu varētu atrast, par ko sūdzēties, ne? Bet tikai ir jādzīvo, manuprāt. Bet, iedomājies, apgriežoties atgriezt te para-universiem, ne. Iedomājies, ja būtu tāda lieta, ka... Jums ir tā bijis, ka jums ir kaut kāda lieta, ko jūs esat pazaudējuši, un reāli nekad atkal neatraduši, vai ne? Iedomājies, ja tā lieta īstenībā ir, ja iesimā tu no citas universes, kas daudz gudrāks, ļoti vajadzēja to lietu, un viņš aizgāja no tevī nozagt. Jūs zinām, par ko es runāju? Bet, nu, paldies par skatīšanos, un lai mums veids dzīvē. I mean, ja patikta lūdzu laiko, vai ne? Patikta lūdzu laiko. Dai, čuri.